Priekšpēdējā pamatturnīra spēlē mājās piedzīvot zaudējums ar 7-9 pret bijušajiem čempioniem vai patiesībā esošiem čempioniem. Spraiga cīņa, kas noslēdzās bez izcīnītiem punktiem. Mārtiņ, kāds tavs komentārs kopumā par aizdīto cīņu? Laikam pirmais uzdevums un pats svarīgākais uzdevums netika izpildīts, jo šajā spēlē mēs neieguvām nevienu punktu. Noteikti tas primārais uzdevums bija pacīnīties par punktiem un izcīnīt uzvaru. Noteikti bijām, es domāju, gatavi. Gatavi arī tādā ziņā, ka es teiktu, mums uz doto brīdi bija optimālais sastāvs, kas šobrīd mums ir pieejams. Bija visi līderi ierindā un vairāk vai mazāk bija arī mums mazliet vairāk par 3 maiņām. Bijām papētījuši Ulbrukas spēli. Zinājām, ka uz doto brīdi Ulbruka ir tādā labā pacēlumā, atnākot atpakaļ arī tādiem spēlētājiem kā Milleram un pievienojoties arī tādiem spēlētājiem kā Tiltiņam. Un uzskatu uz doto brīdi, Ulbruka ir galvenie favorīti. Bet tas mūs paigi nebaidīja, jo mūsu tā situācija ir diezgan vienkārši. Vai nu mēs zaudējam un ļoti ceram tagad uz ādažiem, lai viņi zaud 2 savas spēles pēdējās, vai arī izcīnām pašu un mēģinām to likteni noteikt paši. Bet šobrīd jā, esam zaudējuši, žēl. Tagad ir mazliet jācer uz ādažiem un, protams, viss kārts jāliek uz lielvārdu. Spēles sākums, domājams, pietiekami labs. Ātri izvirzamies 2-0 vadībā. Droši vien grūti sūdzēties par pašu spēles sākumu tieši. Jā, es domāju, ka spēles sākums noteikti izdevās. Labi realizējām, bijām diezgan kustīgi un diezgan dzīvi. Bijām gatavi arī uz Ulbrukas spiedienu. Zinājām, ka viņi mīl spēlēt agresīvi un kaut kur arī sataustījām tās vietas, caur kuriem mēs varam iziet ārā. Un pārvarēt šo savu zonu, pēc tam arī vidus zonu. Protams, es saku, mums tādas pēdējās spēles arī ir grūtības, teiksim, ar momentu realizāciju un bija prieks, ka mēs pašā startā jau spējām ātri gūt vārdus un realizēt un sajust to, ka mēs varam iemest. Protams, turpinājums, es teiktu, Ulbruka varbūt pēc ceļa mazliet izlocīja kājas un bija atkal atpakaļ, kā saka, vilcienā, bet es teiktu, ka pirmā trešdaļa vēl bija pietiekami līdzīga, kur, protams, žēl, ka mēs ielaidām 3 vārdus un tomēr aizgājām ar šo -1 uz ģērbtuvēm, bet kopumā par pirmo trešdaļu un spēles sākumu es biju pietiekami apmierināts. Spēles izšķirošie, laikam, notikumi, varētu teikt, norisinājās tomēr otrajā trešdaļā, kur pretinieks iegūst salīdzinoši lielāku pārsvaru. No vienas puses gribās teikt, varbūt, ka vakardienas spēles sekas, tomēr mazāk par 24 stundām, lai atjaunotos. Bet tāpat laikā spēles trešais nogrieznis parādīja, ka tās kājas vēl pietiekami svaigas tomēr bija. Kas īsti notika otrajā trešdaļā? Kā tu pats skaidrot? Es domāju, ka viena varbūt tāda lieta, kad mēs jutām, ka mēs ir ceļuši pirmā maiņa, ka var spēlēt pret Ulbrukas jebkuru maiņu un būt arī ar aktivitāti, dabūt arī bums tajā pusē. Un es teiktu, ka kaut kur tāds mazliet pārgalvīgs, neorganizēts presings mūs arī diezgan bieži iegāza, ceļš arī no pirmās maiņas puses, ja? Jo viens brīdis ir ceļš tā situācija, ja, kur pret Oskaru palika 2 Ulbrukas uzbrucēji un beigās arī guva vārds. Ja? Es teiktu ka vajadzēja mazliet sabalansēt šo presingu ar mazliet pozicionālāku aizsardzību, jo šajā brīdī es teiktu, ka pirmā maiņa tomēr nesadalīja pienākums augšā, strādājot presingā, un līdz ar to tāpēc mēs arī tik daudz arī zaudējām pat vārdus pretuzbrukumos, un es teiktu arī, varētu būt arī izgāzām arī otro trešdaļu, bet, protams, arī mums mazliet pazuda arī tā enerģija uzbrukumā un nebijām vairs tik bīstam, lai gan praktiski 2 vārti tika zaudēti sekojoši, mēs neiemetam tajā galā, ir pretuzbrukums un gan Kovaļevskis un, ja nemaldos, arī Bitmans gūst skaistus vārdus un, tomēr, jā, tā ir šo izlašu meistarīgo spēlētāju būtība, jā, ka viņš šajos grūtajos brīžos spēja atvērties un realizēt momentus, jā, tā kā Ulbrukai, šiem spēlētājiem, jā, visu cieņu, viņiem tā ir ļoti laba pieredze un maizīte. Pavisam īsi par to spēles noslēdzošo nogriezni. Tiekam atpakaļ spēlē, patiesībā viena metiena attālumā bijām līdz neizšķirtam. Tādu labu raksturu tomēr Džeki parādīja. Nevar teikt, ka tās spēles beigas bezzobaini tomēr pavadījām.
Nu jā, laikam minūtes pārtraukumā pateicām tādus mazliet arī skarbākus vārdus par to, kāpēc mēs šeit vispār esam un ko mēs šeit darām un kas ir priekš katra spēlētāja mums šis klubs. Un ja mēs, ja mums sanāk kaut vai atvadīties uz pirmo līgu, protams, mēs neskrienam notikumiem pa priekšu un noteikti to nenovēl mūsu komandai, bet ja tā sanāk, tad man negribētos, lai mēs kaut kādā brīdī, kad ir vēl spēlēji, vēl palicis laiks, cevišķi tajā brīdī mums bija apmēram 12 līdz 14 minūtes palikuši, nolaist galvas un rādīt skatītājiem, ka mēs esam sabrukuši vai mēs esam padavušies. Un tā laikam ir gan sportistam, gan vīrietim tāda diezgan slikta īpašība, ka mēs varam padoties tādos grūtos brīžos. Un tie vārdi kaut kur nostrādāja, gan sapurināja no savas puses, gan spēlētāji paši sapurināja sev, maiņas biedrus. Un varbūt Ulbraka kaut kur jau noticēja, ka ir uzvarējis un brauc mājās uz Ulbraka ar 3 punktiem. Un, jā, tas mums iedeva labas situācijas. Protams, tikām pie labām epizodēm, kad nopelnījām arī 2 bullīšus. Abas sodu metienas arī diezgan labi realizējām. Un tas bija brīdis, kad spēlētāji saprata, ka tomēr tie 3 punkti vēl varbūt ir dzīvi vai vismaz punkts. Un līdz ar to mēs spiedām uz gāzes pedāli līdz spēles beigām. Protams, žēl, kad arī, protams, noraidījums, kas varbūt patraucēja līdz galam atspēlēties, bet ugunsgrēku dzēšot ir grūti runāt par tādām lietām, kad mēs bijām tuvu 3 punktiem vai pagarinājumam. Tomēr Ulbraka vadīja šo spēli, visu spēli, un vairāk vai mazāk tāda apstākļa sakritība beigās bija tā, kas mums ļāva pacīnīties vismaz par kaut ko vairāk. Visbeidzot, nākamnedēļ būtu vai nebūtu spēle ļoti iespējams. Kā sagatavoties? Ko izdarīt šīs nedēļas laikā, lai tie punktiņi, kas tik ļoti ir vajadzīgi, atnāktu par vienu vairāk nekā ādažniekiem, pieņemot, ka viņi šodien paliek bez punktiem? Pirmais ir jāizsūta uz Valmieru un uz Ulbraku kaut kāda saldumkaste vai vēl kaut kas, vai kāds stiprāks dzēriens spēlētājiem. Jo mēs jebkurā gadījumā uz doto brīdi esam atkarīgi gan no Valmieras, gan no Ulbrakas. Ja šodien Valmiera tieši savu spēli zaud, un ādažu uzvaru, tad mums ir jāatvadās no augstākās līgas, bet mēs turam īkšķus, tā ir viena lieta. Otrā lieta, mēs diezgan daudz esam runājuši par to, ka tas florbols mūsu dzīvēs ir tāda, es teiktu, ja mēs tā nopietni runātu, tad tāda maza sastāvdaļa, jo tomēr ģimene un vispārējais, manuprāt, ir gausties augstāks par tādu lietu kā florbols. Bet katru reizi ejot ģērbtuvē, tajos brīžos, kad mēs uzvaram spēli, vai tajos brīžos, kad mēs zaudējam spēli, mēs esam tik emocionāli sagrauti vai atkal pacelāti, kad beigās tas florbols tomēr no tās mūsu dzīves nav tik maza sastāvdaļa. Un tāpēc es jau džekiem ģērbtuvē teicu, tagad šī nedēļa mums ir jāizdara viss un jānoliek savi darbi, mazliet ģimenes nost. Un jāaiziet uz nedēļas nogali tā, ka mums šī var būt arī pēdējā spēle augstākajā līgā, bet jāizdara viss, lai mēs šo te vietu saglabātu. Un uz doto brīdi es pat teiktu, ka vairāk tas ir tāds, šodien arī es teiktu, ka mūsu raksturs beigās vilk uz priekšu, un es teiktu tā, virslīgā noteikti šī rakstura iezīme ir vajadzīga, un, protams, taktika, fiziskā, tehniskā lieta, bet mums noteikti ir jābūt raksturam, mums ir jābūt vīrišķīgiem, un Liepājā šī spēle ar tādiem atbalstītājiem, kā ir mums ir jāuzvar, un tur vairāk, tur nav varianti, mums absolūti nekādi. Tas, kas notiks pēc tam Ulbrakā, tā ir, protams, Ulbrakas un ādažu lieta, bet mums ir jāizdara galvenais savs uzdevums. Mums ir jāuzvar Lielvārdu. Mums cita varianta nav. Paldies, Mārtiņ, un tu jau zini, ka mēs viens otram novēlam nevis veiksmi, bet ko? Uzvaru. Tātad uzvaru pret Lielvārdu noteikti novēlam, un lai šī uzvara vainagojās ar vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā vai elites divīzijā, jo pat zini, cik tas ir svarīgi patiesībā mums visiem. Jā, jo es atceros tās emocijas, kad mēs bijām Bauskā un atgriezāmies. Es atceros, kāda bija pacelājoša gaisotne ģērbtuvē, un mēs lidojām mazliet virs zemes, atgriežoties atpakaļ. Tā bija patīkama emocija, un es noteikti to pašu gribu, lai mēs izbaudām arī spēlē pret Lielvārdu un pēc tam arī ģērbtuvē, ka mēs šo vietu esam saglabājuši. Jo žēl, protams, ka šī sezona mums ir tik tāda, es teiktu, traumatiskā, un jo vairāk kā pussezonu mēs esam spēlējuši, bet ļoti daudziem tādiem svarīgiem spēlētājiem, kā Pols, Bliska, Sāns, Lēvalds, Kostusevs, tāpat Ošervits. Man ļoti gribētos, lai šai komandai ir iespēja spēlēt visiem kopā, visu sezonu kopā, jo es teiktu, ka mūsu komanda ir pelnījusi būt augstākajā līgā gan no
gan no spēlētāja viedokļa, gan no organizācijas viedokļa, un Liepāja to noteikti ir pelnījusi. Paldies, Mārtiņ, veiksmi! Paldies!